Tā, ir pienācis laiks iededzināt mūsu skaisto pilsētas segli. Redziet, nevienas lampiņas nav. 1. decembrī 16:00. Nākam visi šurp. Ko mēs darīsim? Dedzināsim eglīti. Iededzināsim eglīti ar gaismiņām. Uzdejosim vienu lielu prieka danci, kur es jums visiem iemācīšu. Uz ģimnāziju iesim rakstīt vēstulītes Ziemassvētku vecītim. Uz mākslas skolu iesim mācīties gatavot apsveikumus. Kultūras namā mūs sagaidā Leļu teātra izrādītes Cimdiņš. Tur būs arī Ziemassvētku tirdziņš. Varēsiet nopirkt dāvanas, ar kurām pārsteigt visus savus mīļos. Pagalmā bērnu jauniešu centrā būs labestības eglīte, kurā karināsim katrs savu iztaisītu eņģelīti. Tad iekšā zirgu pajūgā pa skolas ielu braucam līdz muzejam, kurā ir skaista izstāde, ko ir darinājuši cilvēki, skaistus cimdus dūrainīšus, lai visiem nesaust rokas. Bet ar pajūgu varam braukt atpakaļ un aiziet uz kinoteātri Vidzemē. Tur būs multenītes un jūsu bērni taisītās izstādes darbiņi. Jūs vēl līdz trešdienai varat paspēt uztaisīt un atnest uz kinoteātri. Bet tagad mācamies lielo ziemas priekadeju. Tā, dziesma Zvaniņš skan, zinām? Jā, es jau dzirdu jūs visus saucot. Tātad mēs daram šādi. Un zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Hei, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Un šito danci, kad iededzināsim lielo egli, jūs dejosiet visi ar mani kopā, tā lai lustīgi Ziemassvētki. Atā līdz 1. decembrim 16:00. Gaidu! Ai, es pavisam aizmirsu. Vēl viena lietiņa. 18:00 kultūras namā visi nākam uz dančiem. Viens lec līdzi un dejosim uz nebēdu. Bet tagad gan